Nu ko, dāmas un kungi, esiet sveicināti šodien šeit no Olimpiskā sporta centra Rīgā, kura mūs sagaida Alders Latvijas basketbola līgas spēle starp mainiekiem VF Rīga komandu, Latvijas čempioniem, un viņiem šodien pretim stāsies basketbola klubs Jēkabpils, kas turpat uz play-off robežas, jeb 6. pozīcijā, kas kā pēdējā vieta garantē dalību Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēlēs, un ceram šodien sagaidīt ļoti aizraujošu basketbolu, bet pirms spēles piedāvājam vēl arī abu komandu galveno treneru, gan Igoru Miglinieku, gan arī Jāņa Gailīša komentārs par šo spēli. Nu, ko, trenera, šīs dienas spēles galvenie uzdevumi, lai varētu pacīnīties un pārspēt VF Rīga komandu? Nu, neredz, ka mums sanāca Valmiera, ka pazaudējām vēl vienu spēlētāju. Tā kā šodien mūsu raksturs pārbaudīsies, jā, cik mēs esam cīnītāji, tas tāds pats galvenais būs. Lai skan diezgan vienkārši un to, bet tas cīņas spars, ar to mēs atšķiramies tomēr, jā, jo nav mums tas potenciāls arī šajā līgā visām pārējām komandām tās iespējas. Bet es domāju, es tik un tā ticu savu spēlētāju tādai meistarībai, jā. Pie labas, ka tad labi jānospēlē, jo tas beņķis mums nav tik garš, tīpaši vēl tagad, ja mēs notraumējamies. Ir savu nodomu, savu variantu, ko darīt, vai tas izdosies, mēģināsim. Kas varbūt ir tās lietas, kas jāaptur pretinieku spēlē, lai cerētu uz labu rezultātu? Viennozīmīgi viņa ātrais uzbrukums, viņa ātrais. Tur viņa gan ne tikai to, ka viņa iegūs punkts, viņa dabūna emocijas tur. Centīsimies to apturēt. Uzdevums ir iedots tāds, vajag vēl arī meistarību, ja, jo lielāka meistarība ātrā uzbrukumā, jo grūtāk viņu apturēt, bet jo lielāka meistarība aizsardzībā, mēģināsim to noturēt un spēlēt vairāk 5-5. Pēc ilgāka pārtraukuma komandas sastāvā atgriezies Pāvels Veselovs. Kā varbūt spēlētājs jūtas un varbūt kādu pienesumu cerat no viņa šodien sagaidīt? Es domāju, ka šodien viņš jau noteikti neapvainosies manim, bet es domāju, ka nebūs vēl liels. Viņš pārsteigs viss, ja būs liels pienesums. Es domāju, šodien viņš tikai var kādas minūtes, tā jau mums tā garā galā tāda nav neviena, ja? Kādas minūtes iedot atpūsties un tev redzēs. Cerams, viņam izdosies labi. Ko, trenera, šīs dienas spēles galvenie uzdevumi, kas jāpaveic, lai pārspētu pretinieku? Jāprot ir spēlēt pret mobilu komandu pretī, kurā varbūt nav tik gara, bet ir daudz spēlētāji, kas prot izdarīt lietas no ārienes, agresīvu presingi, jāprot kustināt bumbā un jāspēlē vienā enerģijas līmenī visu spēli. Pēdējās spēles tiešām labs sniegums vienotajā basketbola līgā, arī Latvijas basketbola līgas spēlēs. Varbūt kā esat apmierināts ar komandas tieši spēju parādīt to sniegumu laukumā? Vienmēr var vēlēties labāku sniegumu. Protams, ja tad, kad vinē, liekas, ka varbūt tas sniegums ir labāks, bet kvalitātes ziņā vienmēr gribās būt labākiem. Man apmierina atdeva no spēlētājiem koncentrēšanās līmenis, īpaši iepriekšējā spēlē, tā kā tas ir labais punkts. Redzam, komandas sastāvā šodien vēl laukumā neredzēsim jauno spēlētāju Smitu. Varbūt kad ir gaidām viņa pirmā spēle? Es domāju, ka nākamā nedēļa mums ir Latvijas līgas spēle ar Jūrmalu, un es domāju, ka tā būs spēle, kad viņš debitēs. Lai veicās spēlē! Dāmas un kungi, Latvijas valsts himna ir noskanējis, komandas tūlīt arī dosies laukumā. Un cerams, mūs sagaida ļoti aizraujoša cīņa starp abām vienībām. Abas komandas šajā sezonā jau ir tikušās vienu reizi. Un tajā uzvaru izcīnīja VF Rīga komanda, pārspējot Jēkabpiliešu rezultātu 83-67. Toreiz spēle norisinājās Jēkabpilī, un redzēsim, kā šis mačs izvērtīsies un kur no komandām izcīnīs uzvaru. Jāsaka, gan VF Rīga komandai, gan, protams, arī Jēkabpiliešiem šī spēle ir ļoti svarīga, jo VFam, kā zina, VFs Latvijas basketbola līgā aizvada
2, nevis 4 apli turnīri kā pārējās komandas, un atskaitot arī Valka komandu, kas aizved 2 apli turnīru. Un VFam katra uzvara ir dubultā vērtā, un katrs zaudējums ir dubultā neveiksmīgs. Un tas, protams, var atsaukties arī uz situāciju turnīra tablā, jo turpat aiz VF Rīga komandas paklausīja elpo gan Valmiera Ordo komanda, gan arī basketbola klubs Vēnspils. Attiecīgi valmierieši 2. vietā un Vēnspilnieki 3. pozīcijā. Jāsaka, nedaudz altējot varbūt no šīs spēles, Valmiera aizvedas ļoti svarīgu spēli Baltijas basketbola līgas pusfinālā atbildes spēle, un diemžēl šobrīd pēc otrās ceturtdaļas valmieriešiem 12 punktu deficīts spēlē pret Tartu Rock, un kopumā jau mīnus 16 ieņem 2 spēļu summu. Atgādina, kad pirmajā spēlē Tartu Valmiera piekāpās ziemeļkaimiņiem ar mīnus 4. Tā kā cerēsim, kad valmieriešiem otrajā puslaikā izdosies parādīt labāku sniegumu. Jāsaka, viens no komandas līderiem un arī jaunieguvumiem Mičels palicis uz 0 pirmajā puslaikā, nospēlēs 12 minūtes, arī nav daudz metiens, gan izdarījis tikai viens 2 punktu metiens, viens zālmetiens un neveiksmīgi arī abi soda metieni. Tas par spēli Valmierā, kurai arī ir viena acis, protams, pasakosim līdzi. Bet, protams, mūsu uzmanības centrā šodien šeit Olimpiskajā sporta centrā cīņas starp VF Rīga un Jēkabpils komandām. Jāsaka uzreiz, kad šodien laukumā vēl neredzēsim pretēji. Varbūt sākotnēji cerētam neredzēsim VF Rīga jaunieguvumu Gregu Smitu, šo 1991. gadā dzimušo vieglo uzbrucēju, jo vēl nav bijis lietas sakārtos, lai viņš varētu spēlēt. Cik viņš, protams, šeit ir kopā ar savu komandu, bet laukumā doties viņš nevarēs. Savukārt Jēkabpiliešiem diezgan liels iztrūkums sastāvā, jo laukumā neredzēsim Ronaldis Rutkauskas, kurš guva sava rokas savainojumu kādā iepriekšējā spēlē pret Valmieras komandu, kurā Jēkabpilieši sīvā cīņā piekāpās un atzina vidzemnieku pārākumu. Un šajā spēlē savainojumu guva lietuviešu leģionārs Rutkauskas, kurš, starp citu, ir viens no 3 leģionāriem Jēkabpils komandā, bez viņa arī viņa tautietis un arī Alders Latvijas basketbola līgas slamdunk konkursa dalībnieks Modestas Kumpis un arī Tailers Larsons, starp citu, Larsons arī komandas līderis. Redzam, vefieši jau laukumā, viņiem sākuma sastāvā Mareks Meijers atvainojos, tāpat arī Kruss redzam, šo meksikāņu spēlētāju, arī Harelsons, arī Džošs Bostiks, šis 1987. gadā dzimšais basketbolists. Un tūlīt arī spēle varēs sākties. Runājot par tiesnešiem, tad šīs spēles galvenie tiesneši Oskars Lūcis, Rikārds Helmsteins, Kristaps Konstantīnovs un komisārs, jau jāsaka, leģendārais Viesturs Ozols. Gods spēle sāksies, pirmais uzbrukums Jēkabpiliešiem. Viņu, jāsaka, pēdējo jau 2 sezonu līderis Rināls Sirsniņš ar bumbu, tiešām pieredzējis basketbolists, izceļas ar saviem precīzajiem tālmetieniem, tāpat arī lielu darbu iegulda komandas interesēs un pirmais noteikumu pārkāpums vefiešiem. Harelsons šeit arī pārkāps noteikums, tieši tā viņam pirmā piezīme un Sirsniņš varēs stāties uz soda metienu līnijas. Runājot par Rinaldu, tad viņš ar 11 komandas 1 punktu vidēji spēlē ir viens no komandas rezultīvākajiem spēlētājiem. Un soda metiens viņš izpilda ar 89% precizitāti. Arī pirmie 2 sodiņi ir precīzi, tā kā uzlabot arī viņa personīgā statistika šajā tik svarīgajā rādītāja. Vēlreiz labi, Jēkabpilieši cīnās. Tur Renārs Magona komandas jaunākais jauniegums, ja tā var teikt, no Latvijas universitātes pārcēlās šis ogrēnietis uz Jēkabpils komandu. Un, starp citu, jau esot vēl Jēkabpils komandā, Renārs vēl Latvijas universitātes sastāvā cīnījās arī studentu basketbola turnīrā Krievijā.
Tā kā vēl paspēja izmantot arī šo iespēju, nokārtot pēdējais, tā var teikt, poļmalitātes vismaz basketbolā ar Latvijas universitāti. Nezinu, kādās tāds šobrīd ir arī ar mācības šajā Latvijas universitātē, bet ar bumbu viņa komandas biedrs. Lārsons atspēl tālāk Magonem. Renārds iespēlē iekšā tālāk zem grozu. Tur Dušels laužās un labs sākums Jēkabpiliešiem Artūrs Dušels gūst. Negūst, gan bija ļoti tuvu punktu guvumam. Kruss iespēlē tālāk Karelsonam. Un tāls un metiens. Ingus Jakovičs. Cēsvains ar raķeti realizē tālmetienu. No Cēsvains nācis šīs basketbolists, kurš arī starp citu vairāks savas karjeras sākuma posmu pavadījis arī Gulbens Buku komanda. Tajā laikā Gulbens komanda arī pulcēja ap sevi gan Madonas, gan arī Alūksas un vēl citu apkārtējo pilsētu un rajonu labākos spēlētājus. Šobrīd zināms, kad Gulbens komanda spēlē Latvijas basketbola līgas 2. divīzijā. Necīnās gan šajā sezonā par medaļām, jebkurā gadījumā šī Latvijā tik vēsturē, jāsaka, tradīcijām bagātā basketbola pilsēta joprojām dzīvā. Protams, cerēsim, ka kādreiz gulbenieši tomēr atgriezīsies augstākajā Latvijas basketbola līgā, proti Aldersona Latvijas basketbola līgā. 3-2 šobrīd vefiešu vadībā pēc nospēlētajām 2 minūtēm. Ingis Jakovičs iespēlē tālāk Krusam. Jāsaka, pa Krusu, tad viņam daudz. Un lūk, pirmā skaistā epizode. Tieši viņa piespēlē iekšā Marekam Mejerim. Un Mareks savu iespēju garām nelaiž. Trieciens bumbas grozā no augšas. Un vefiešiem jāstrādā aizsardzībā. Runājot par VF komandas pēdējām spēlēm, tieši Latvijas basketbola līgā, tad pēdējās 3 cīņās Jāņa Gailīša vadītie vīri izcīnījuši 2 uzvaras. Pēdējās uzvar gūt pār Vēnspils komandu 92-8, tikmēr skaista epizode šeit. Un punktu gūms Jēkabpiliešiem. Un pirms tam vefieši ar 82-64 apspēlēja Valka komandu. Savukārt vēl 3. februārī, kad tika aizvadīta spēle Liepājā. Aizraujošā un ļoti interesantā spēles pagarinājumā Liepājas komanda izcīnīja. Šeit 2. pagarinājumā Liepājas komanda pārspēja vefiešus ar 108-102. Jāsaka, ievērojami uzlabojušies rezultāti arī VTB līgā, kur gan jāatzīmē, ka vefiešiem nav vairs cerību uz dalību izslēgšanas spēlēs. Pēdējā spēlē sagrauta Gruzijas komanda Vīte, kurš starp citu trenē bijušais VF spēlētājs, bijušais VF galvenais treneris Nikolais Mazurs. Bet šeit laukuma malā, es arī to neredzam, bet laukuma malā treneris Igors Miglnieks aprunājas un diezgan skarbi pārunā ar savu komandas potenciālo līderu Tyleru Larsonu pēdējās epizodes. Acīm redzot, ne tas, ko no šī spēlētāja sagaida. Tikmēr labi. Vēfieši labi pacīnījās. Konkrēti Bostiks pārķinē bumbu. Vēlreiz Bostiks atgūst bumbu, iespēl tālāk zem groza. Un Pako Krus gūst vēl 2 punktus, panākot 7-4. Artūrs Dušels diezgan ilgi driblē bumbu, atspēl tālāk Sirsniņam. Dušels pats raujās iekšā. Turpat viņa augumā īsākais Jakovičs un arī Bostiks nav palīgs. Jēkabpiliešiem 2 punktu krītā grozā. Pēc ilgāk pārtraukuma komandas sastāvā runājot par Jēkabpili atgriezies arī Kristaps Miglnieks. Viņš pēdējās vairākas sezonas pavadīja Liepājas komandā, Liepāja trio, bet starp sezonā nolēma mainīt komandu, pārcelās uz otru Latvijas galu. Un tagad pēc savainojuma izārstēšanas, jāsaka, ļoti ilgu laiku viņš nevarēja spēlēt dēļ savainojumu. Miglnieks ir atpakaļ laukumā un centīsies parādīt savu labāko sniegumu, palīdzot arī komandai. Izteikti pietrūkst Jēkabpiliešiem garu spēlētāji.
Līdz ar Rutkausku, varbūt arī viņš nav izteikti centru spēlētājs, līdz ar Rutkausku izkrišanu šī problēma palikusi tikai lielāka. Jāsaka, šodien būs iespēja redzēt visticamāk laukumā Pāvelu Veslavu, vai arī pirms spēles intervijā treneris Igors Migalnieks teica, ka liela pienesuma varbūt viņš pats negaida, viņš cer varbūt Pāvelam izdosies patīkam pārsteigt treneru un arī pārējos komandas biedrus ar labu sniegumu laukumā. Tomēr vēl šīs traumas sekas ir jūtams un Pāvels tiešām ilgu laiku izlaida, nevarēja palīdzēt savai komandai. Tikmēr redzam Vefa nometnē, viss mierīgi, viņiem šobrīd +3, 9-6, labi vefiešiem pagaidām sokas no tālās metienu līnijas. Jakovičs realizē svarīgi metienu, bet, protams, šī ir tikai pirmā ceturdaļa, šis ir pats spēles sākums un galvenā intriga, protams, mūs vēl sagaida turpinājumā. Tikmēr spēlē Valmierā mājnieku komandai izdevies pietoties līdz -5, labi iesākuši ar 7-0 otro puslaiku Roberts Štelmacher vadītie vīri. Un dzenās pakaļ viņa Tartu Roka vienībai. Atgādina Trijobēta Baltijas basketbolīgas pusfināla spēle, kurā pēc pirmās cīņas, ja pēc pirmajām 40 no 80 minūtēm valmieriešiem -4. Tikmēr mums šeit tūlīt atsāksies spēle ar Migalnieku ievadītu sānautu, kad spēl tālāk komandas biedram Renāram Magonim, starp citām spēlē kopā arī Liepājā. Bet Modestas Kumpis, Latvijas basketbolīgas zvaigžņu spēles slam dunk dalībnieks, atzīmējās ar pirmajiem punktiem. Laukuma otrā galā Haraldsons atbild ar precīzi tālmetienu, palielinot savas komandas pārsvaru līdz ar 4 punktiem. Šeit atkal Kumpis centās lausties uz groza apakšu, tomēr šoreiz viņa centieni nav veiksmīgs. Meijers aizdīs ļoti labas pēdējās spēles, šoreiz pieļauj kļūdu. Migalnieks gūstā 2 punktus. Kristaps Migalnieks atzīmējas. Jā, tiešām Mareks labu sniegumu rādīja arī pēdējā spēlē pret Grūzijas komandu. Pirms tam arī vairākas tiešām labas spēles šim Liepājniekam. Un cerē, noteikti komandas vadīt cerē sagaidīt no savu spēlētāju. Jā, ka šajā sezonas spēlēs visu labāko sniegumu. Tikmēr Dušals nomainīts. Un Roberts Vīrs devies laukumā Jēkabpils komandai. Nedaudz īsāks sastāvs Jēkabpiliešam, zem groza Renārs Magonis cīnās pret Meijeri. Un noteikumi pārkāpums. Šī ir tikai otrā piezīme Jēkabpils komandai pirmajā ceturdaļā. Komanda piezīme pirmajā ceturdaļā. Vefiešiem par vienu noteikumu pārkāpumu vairāk. Bostiks pazaudē bumbu, kopīgiem spēkiem tomēr izdodas Krūstam to atgūt un Pako atgūst 2 punktus. Neapmierināts par pēdējo epizodu Rinalds Sirsniņš. Neizdevās komandai, tikmēr arī komandas biedram Migalniekam neveiksmīgs metiens, pēc kur gan bumba paliks vēl Jēkabpiliešu rīcībā, viņam 14 sekundes. Mails tikmēr saspēles vadītājiem mājiņu VFL komandā. Antonijs Mails dodās laukumā, nomaina viņš Jakovičs. Runājot par Mails, tad viņš ir 1989. gadā dzīves basketbolists. Viņa augums 1,85 m, tā kā atbilstoši saspēles vadītājiem. Varbūt tradicionāliem saspēles vadītājiem, kādi iepriekš ir praktiski bijuši pēdējā laikā. Garāki, tā var teikt, saspēles vadītāju pozīcijā spēlētāji, arī virs 2 metriem nav vairs rētums, bet jebkurā gadījumā Antonijs Mails centīsies palīdzēt savai komandai svarīgākajās sezonas spēlēs. Kruss ar bumbu, Bostikam metiens, tas nav precīzi, tur cīņa par atlikušo bumbu un augumā daudz īsākais Vīrs pret Meijeri spēlē. Un bumba pienāksies pēc šīs epizodes Jēkabpiliešiem. Pie tam Meijerim vēl arī noteikumu pārkāpums. Ļoti labs sniegums joprojām Valmieras komandai, jau 11-0 izrāviens un 46-47 viņiem pret Tartu Roku. Larsons
Tailers Larsons komandas rezultīvākais spēlētājs. Bet arī viņam labas spēles mījušās, varbūt ar ne tik labām spēlēm, kurās nav varbūt izdevies parādīt labāko sniegumu. Bet vidē spēlē viņš komandas rezultatīvākais basketbolists. Mailsam pirmais metiens nav veiksmīgs, jācīnās vēfiešiem aizsardzībā. Modests Kumpis ar ātrumu laužās uz groza apakšu. Tur pret viņu Mareks Meijers pārkāp. Noteikti Karelsons arī turpat. Karelsonam noteikti pārkāpums ļoti neapmierināts. Šīs basketbolists arī pārmet. Beigās jau saprota, bet skatāmies atkārtojumā. Tur Meijers bija palīgā, bet Karelsons no sāna aptur. Var arī būt neapmierināts, bet jebkurā gadījumā nesportisks pārkāpums un netraucēts. Modests Kumpis var stāties uz soda metienu līnijas. 3 minūtes 39 sekundes, ko spēlēt vēl pirmajā ceturdaļā. Kumpim izdodas samazināt rezultātu starpību līdz 2 punktiem. Pie tam bumbu arī, protams, paliks. Kā jau pēc katra nesportiska pārkāpuma paliks Jākapils rīcībā. Magone. Spēl tālāk Kumpim. Kumpis skatās, tomēr izšķirās iedot iekšā Miglniekam. Tur bols tiks pat viņu labi nospēlēja aizsardzībā. Un pie tam Miglniekam arī noteikumu pārkāpums. Runājot vēl par Anthony Milesu, VF komandas saspēles vadītāju, tad viņš savas karjeras laikā spēlēs arī Rumānijas, Polijas, Ukrainas un Nīderlandes čempionātos un pirms tam, protams, arī studentu basketbolā ASV. Jānis Bērziņš tikmēr VF komandai laukumā. Un arī Mārtiņš Meijers un Mārtiņš Meijers gūst 2 punktus. Palielinot savus komandas pārsvaru līdz 4 punktiem. Kumpis. Jākpilieši, tad šajā sezonā ir jau izcīnījuši vienu uzvaru pār tām pagājušā gada finālistēm. Proti pārspējot, varbūt nedaudz negaidīt Ventspils komandu. Un, protams, arī vēfieši nav iztikuši bez zaudējumiem pret, kā var teikt, ne fināla komandām, skatoties no pagājušā gada pozīcijām. Zaudējums pirmajā spēlē šeit pat Olimpiskajā sporta centrā Valmierai, kad Valmieras komanda vēl vadīja Ainārs Zvirgzdiņš. Kā jau minēju, arī pirms neilga laika tad piedzīvots zaudējums arī pret Liepāju Trijubet komandu, un šī spēle norisinājās toreiz vēl Liepājā. Kumpis tikmēr precīzi savos soda metienos, atkal panākot -2 savai komandai. Dāvs Geks VF komandā arī laukumā. Arvien lielāks minūtes arī līdz ar treneri Jāņu Gēlīšu stāšanos pie komandas stūrs. Dāvs Geks izpelnās un šīs ir tas spēles Latvijas basketbolīgā, kur viņam ir jādod minūtes un, protams, Dāvim arī sevi jāpierāda. Tur savainājumi izskatās. Lauku malā paliek guļot Mails, bet viss kārtībā skrien šis basketbols atpakaļ un cīnās. Pie tam bumba arī tieši pie viņa. Galvu pietur, acīm redzot, Abduls nedaudz basketbols un diriģē savus komandas uzbrukuma spēlētāji īsti. Nesaprot varbūt šo kombināciju, bet jebkurā gadījumā piespēle sakoja, tā gan nav precīzi un bumba vēl paliks. Protams, VF komandai Abduls izskatās Anthonijs Miles. Skatāmies atkārtojumā šo epizodu. Pa galvu viņam trāpīja, pēc tam ilgāk laika arī palika guļot. Jebkurā gadījumā Miles jau izpildīja metienu, kur varbūt mēs neredzējām, bet jau uzbrukumā Jākapilieši. Geks aizsardzībā pret Larsonu. Sakoja spēle virsim tālmetiens, atsāc brīvs bija Oskars, metiens gan nav precīzs un bumba pienāksies vēfiešiem pēc šīs epizodes. Izskatās, ka Mails joprojām nav īsti atguvies pēc trieciena vienā no iepriekšējām epizodēm.
Šobrīd 4 latvieši un Mails. Laukumā Vefam. Geks ar bumbu, iespēl tālāk Jānim Bērziņam, nekavējošs metiens Rūjēnietim, tas nav precīzs, un Modestas Kumpis, pirmais pie atlikušās bumbas. Jā, arī runājot par Jāni Bērziņu, arī viņš šajā sezonā ir uzņēmies, tā var teikt, viena no līderu lomām, viena no spēlētājiem, uz kuru var paļauties treneri spēlēs. Un progresēs ar katru gadu, Jānis Bērziņš progresē. Atgādina vēlreiz savu karjeru, viņš sāk Rūjienā, pēc tam, protams, pievienojās Vidzemes reģiona centram Valmierai. Pārstāvot Valmieru Ordo, toreiz vēl vienkārši basketbola klubi Valmiera komanda. Jau pēdējās sezonas Bērziņš. Bērziņš pavada VF arī komandā. Redzējām uz mazu mirkli arī laukumā Pāvelu Veslovu. Tā viņam bija atgriešanās, bet treneris daudz spēles laika gan Pāvelam šobrīd vēl nedod. Jāiespēlēs, jāsajūt spēles ritms viņam. Un tad jau cerams ar katru spēli ar vien labāk. Arī Ričmonds Vildu laukumā VFam. Tikā rotē spēlētājiem un Jānis Bērziņš dara to, kas viņam ļoti labi sanāk arī VTB līgas spēlēs realizē svarīgas tālmetienus. Larsons pret savu tautietu Mailsu. Divu saspēles vadītāju cīņa. 11 sekundes vēl ko spēlēt, un tā to arī beigsies pirmā ceturdaļa praktiski. Paliks vēl pavisam nedaudz laiks VFM. Skatīsimies, kā viņi to izmantos 3 sekundes. Bērziņš ar bumbu pats izšķirās par metienu. Un trāp, protams, pa vairogu, bet rezultāts no tā nemainās 18 pret 16 aizraujoša cīņa. Un būsim atpakaļ pēc nelielas pauzītes. Joprojām turpinām cīņu par Rio Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru. Tas ir panākums. Izmanto Mogo auto līzinga pakalpojumus vairāk kā 200 auto tirdzniecības vietās visā Latvijā. Mēs sniegsim aizdevumu līdz 90% apmērā no izvēlētā auto vērtības. Auto saņemsi vienas dienas laikā. Mogo auto līzings. Tiem, kas virzās uz priekšu. Esam atpakaļ Olimpiskajā sporta centrā. Cīņās starp VF Rīga un Jēkabpils komandām 18 pret 16 VF-iešu mājinieku šobrīd vadībā. Bet jāsaka, pietiekami līdzvērtīgs un pietiekami interesants basketbols. VF-iešiem vairāk izpildīt un arī realizēt tālmetienu. Jēkabpils cenšas spēlēt agresīvā, ātri ar lielu cīņas par, kā jau arī to tie, kas redzēja, arī treneris Igors Miglnieks pirms spēles intervijā teica. Ieskatoties vēl nedaudz Latvijas basketbola līgas turnīra tabulā, kur pamazām jau tuvojas arī regulārā čempionāta noslēgumam, tad VF Rīga komanda ar 12 uzvarām, 3 zaudējumiem ir pirmā, Valmiera Ordo 23-6 bilants 2. vietā, VF Atronis basketbola klubs Vēnspils ar 22 uzvarām un 6 zaudējumiem ir 3. Un pēc tam stabili 4. vietā šobrīd Liepāja trio, bet viņa bilants 20 uzvars un 9 zaudējumi. Un ļoti sīva cīņa par play-off, kā teikt, zonas beigdaļu. Tur Jūrmala Fēniks 5. vietā, 16 uzvars, 14 zaudējumi. Jēkabpils 14 uzvarām un 13 zaudējumiem ir 6. Būtībā pēdējie, kas iekļūst izslēgšanas spēlēs. Un pēc tam Valka komanda, kurai tāpat kā VF Rīga komandai ir jāizvada 2 apļu turnīrs. Viņiem bilants 9 uzvaras, 9 zaudējumi, 50%. Un šobrīd 7. vieta. Tomēr jāatceras tas, ka
katra uzvara Valkas komandai ir dubultā vērtē, skatoties no procentu pozīcijas, kas arī veido viņu vietu turnīra tabulā. Tā kā Jēkabpiliešiem ļoti svarīga šī spēle, cīņā arī par play-off, jeb izslēgšanas spēlēm, kas sāksies, norisināsies aprīļa 2. pusē. Runājot par vefiešiem, tad šis ir pirmais gads pēdējo, vismaz 4 gadu laikā, kad VF Rīga komanda savus mājas spēles aizvada konstanti Olimpiskajā sporta centrā. Es runāju par Alders Latvijas basketbola līgu, jo iepriekš spēlēja dažādos Latvijas reģionos, gan Smiltenē, gan Aizkrauklē, gan arī citās Latvijas vietās. Ja popularizējot basketbolu arī tur, kas, protams, arī nav slikti, bet vienlaikus arī Rīgas līdzitējiem varbūt laupot aizraujošas spēles šeit pat Rīgā pret citām vadošajām Latvijas komandām, tostarp basketbola klubu Vēnspils. Šodien arī vēl vairākas spēles Alders Latvijas basketbola līgā. Vienā no tām nosītais pastarīšu duels, kurā Ogres komanda tiekas ar Latvijas Universitātes vienību. Nedaudz vēlāk arī pasakošu šīs spēles rezultātam. Sirsniņš izšķirās par Talmatienu, tas nav precīzs. Un tur pacīnījās par atlikušo bumbu. Jēkabpilieši tomēr tā pienākās VF Rīga komandai. Mails atspēlē tālāk Gekam. 2 mazie spēlētāji VF-iešiem šobrīd laukumā. Mails izšķirās pats par metienu un ir precīzi, tiešām veiksmīgi VF-iešiem. Iesākusies otrā ceturdaļa, 24-16, jau 8 punktu pārsvars viņiem. Un 2 precīzi Talmatieni šobrīd arī ļauj iegūt šo pārsvaru. Dušels bija nonācis labā pozīcijā, kamēr iespēlē iekšā Renāram Magonem, bet komandas jaunākais spēlētājs, ne gadu ziņā, bet pēc tā, kad viņš pievienojās komandai, pazaudē bumbu diezgan salīdzinoši vienkāršā situācijā. Redzam Jēkabpiliešu nobedu, treneris Miglnieks stāsta par to, kā varbūt nevajadzētu spēlēt. Un tūlīt jau arī sazīmēs, kā tad būtu jāspēlē, kā labāk. Atgādinās vēlreiz norādījums, kas, protams, spēlētājiem jau pietiekami labi zinām. Redzam arī Rutkauskas nevar palīdzēt, tāpat Jānis Poznieks nevar palīdzēt, tā kā garajā galā divi nopietni iztrūkumi Jēkabpiliešiem. Un VF-am no spēlētājiem, kuriem komanda šobrīd rēķinās, kā jau teicu, vēl nav sakārtot līdz galam dokumentāciju un nevar palīdzēt Smits, šis jaunais basketbolists, dzīves 1991. gadā, 1,98 m garš spēlētājs, ar kuru noteikti komanda rēķināsies izslēgšanas spēlēs. Mans neesam redzējuši arī Artūru Strēlnieku laukumā, komandas kapteini, kurš tik un tā ļoti lielu lomu komandā spēlē arī uz rezerves soliņu. Nav varbūt Artūram pats lielākais spēles laiks, tomēr viņa funkcija laukumā arī ir kārtīgi pretinieku līderu krampēšana. Ļoti izteikts aizsardzības tips spēlētājs, ļoti sīks un vienlaiks arī liels cīnītājs ir šis pieredzējušais no tāls puses nākušais spēlētājs. Tikmēr Tailers Larsons kāds spēlē tālāk Sirsniņiem. Arī nav Sirsniņš iespēlē Magonem. Magonem iespēja rehabilitēties par neveiksmīgo epizodu mirkli iepriekš, kad viņš pazaudē bumbu, un to Renārs arī lieliski dara, realizējot tālmetienu. Un panākot, samazinot rezultātu starpību līdz 5 punktiem. Vēlreiz Jēkabpilieši. Silovs atņem bumbu un realizē vēl 2 punktus no groza apakšas. Jau vairs tikai -3, tā kā nekur tālu Jēkabpiliešu VF komandu nav aizlaiduši un Ingum Jakovičam jādiriģē savs komandas uzbrukums. Tur
kārtīga cīņa un kopīgā pūlē. Mārtiņš Meijers nerealizē viņš pirmo metienu, ar atkārtot metienu viņa. Jā, bumbu pēc viņa metiena krīt grosā. Sirsniņš tikmēr ar bumbu. Iespēlē tālāk zem grosu Dušalim, Dušals Larsonam. Pašam Rinaldam jāatšķirs par metienu, tas nav precīzi. Uzbrukuma laiks arī spieda uz beigām, tur vēl pacīnījās. Kārtīgi pacīnījās Magoni. Un viss arī izdevās ļoti veiksmīgi, jo bumbu paliks. Skatāmies atkārtojumā šo epizodu, pacīnījās Magoni un nošķiet no viltus arī atstājuši bumbu laukumu. Pako Krusts, meksikānietis, atgriežās laukumā. Spēlētājs, kuram treneris Jānis Gailīts uzticās arī spēles galotnēs, kad ir izšķirošie metieni, kad rezultāts ir ļoti līdzīgs, kad komandai ir nepieciešams atspēlēt ar, teiksim, 2 vai 1 punktu pārsvaru, vai deficīti atvainojas, vai arī 3 punktu. Tad tieši šis basketbols ir tas, kuram uztic šo svarīgo uzdevumu realizēt pēdējo metienu. Nevienmēr, protams, Pako tas ir izdevies, tomēr ir spēles, kur tieši viņš arī ir izvilcis komandu, tādējādi parādot sevi kā vienu no AVF Rīga līderiem. Meijerim trešā piezīme jau AVF Rīga komandas sastāvā, un pie tām arī Silovs varēs stāties uz sodametienu līnijas. Karelsons atgriežās laukumā, nomaina viņš Meijeri. Negrib, protams, riskēt treneris Jānis Gailīts ar vienu no saviem līderiem. Jau šobrīd varam teikt, ka ir piezīme problēmas Marekam. Kalenēcars viņu vienu no pirmajām sekmīgajām darbībām šajā spēlē. Bumbas trieciena grozā un augšas lecienā. Šālēja ap danku. Bet Jēkabpilieši atkal sadeldējuši. Sikstie Jēkabpilieši sadeldējuši rezultātu starpību līdz 3 punktiem. Geks ar bumbu. Uzreiz 2 spēlētāji virsū, Silovs un Larsons. Un kopīgām pūlēm Jēkabpiliešiem izdodas atņemt bumbu. Sirsniņš to atņem un uzreiz noteikuma pārkāpums pret viņu. Ingvis Jakovičs pārkāp noteikums. Abām komandām par 2 komandu piezīmēm, tā kā itin disciplinēti 2. ceturdaļā tās spēlē. Džošs Bostiks arī AVF-iešiem laukumā atgriezies pēc ilgāka pārtraukuma. 22. numurs, tieši viņš arī zem groz bija pirms mirkļa. Bet jebkurā gadījumā Sirsniņš realizē tālmetienu un panāk izlīdzinājumu savai komandai šīs dienas spēlē. Vēl centās iespēlēt iekšā Mārtiņam Meijeram, bet tur noteikuma pārkāpums saskatīts Jēkabpiliešu darbībā aizsardzībā un Renārs Magoni jūsu ekranos, bet Sandim Silamam tiks ar šis noteikuma pārkāpums. 5 minūtes un 31 sekundi vēl jāspēlē spēles 2. ceturdaļā. Līdzsvars uz rezultātu tablo. Karelsons realizē svarīgu metienu, brīvs arī bija gan atstāts un savu iespēju šīs augumā un arī jāsaka miesās rašanais basketbolists garām nelaiž. Magoni saņem labā pozīcijā bumbu, izdarīja reiz tālmetienu. Pat īsti Karelsons neko nespēja izdarīt šajā situācijā, it kā griezās, bet jāsaka gan par laimi vēfiešiem šīs metiens netika realizēts. Galvas nedaudz savainojas galva ir Renārs Magoni, bet viss kārtībā. Ogrenietis var spēli turpināt. Un lūk, apuņtoja, ka Jākoviča vēfieši apuņtoja. Jēkabpilieši pārsteidz varbūt nesagatavots. Un panākt plus 4. Larsons ilgi driblē, ilgi pats spēlēja ar bumbu, tomēr metiens nav veiksmīgs un arī Magonam neizdevās izcīnīt bumbu bez šī neveiksmīgā metiena.
Redzam Pako Krūzi jūsu ekrānos. Bet tā piezīme ir Jēkabpiliešiem. Viņiem jau 4 komandu piezīmes. Tas nozīmē, ka pēc katra nākamā pārkāpuma Vefpieši varēs stāties uz soda metienu līniju. Šeit pazaudē bumbu, nesaprotās Vef spēlētāji. Jākovičs piespēle nav precīzi un bumbu atkal pārēt Jēkabpiliešu rīcībā. Viņiem laukumā Oskars Vīrs dodas arī starp citu, tāpat kā Jānis Bērziņš, arī Oskars Vīrs ir Rujeniens. Rujens basketbola skolas audzēknis pirms pievienošanās Jēkabpils komandai. Jau no tās pirms sākumam jāsaka. Vīrs pārstāvēja Valmieras komandu. Bija pat tās vienības kapteinis pēdējā sezonā, kad viņš to pārstāvēja. Toreiz Valmieriešiem neizdevās iekļūt pusfinālā, kad komanda piedzīvoja negaidītu zaudējumu ceturdaļfināla sērijā pret toreiz vēl Žaņu Peineru un Kristapa Dārgā pārstāvēto Latvijas universitāti. Bostiks vēl vienu kļūdu Vefam. Neuztur īsti viņš bumbu un uzreiz būs arī spēlētāji maiņas. Rubio dosies laukumā pirmo reizi. Atgodās laukumā viņš nomainīts. Meijers uzreiz pēc tam vēl vienu maiņu un Artūrs Strēlnieks, komandas pieredzējušākais basketbolists arī 11. numuru dodās laukumā, nomainot viņš Ingu Jakoviču. Lārsons šobrīd ar bumbu pats spēlē izšķirās par tālmetienu, daudz individuāls darbības Lārsonam, bet šoreiz tas atmaksājās, jo realizēts tālmetiens un rezultāts starpība -1. Spāns Rubio arī zem groža šobrīd Vefam cīnās par pozīciju, bet Duša un tieši Dušalim saskatīts ar noteikumu pārkāpums. Treneris Igors Miglnieks neapmierināts, kas tieši uz savu spēlētāju ne tiesnešu lēmumu. Nav apmierināts ar spēlētāju sniegumu aizsardzībā un uzreiz arī Dušals nomainīts. Pāvels Veselovs dodās savu laukumā, Gulbenietis. Ilgreiz Gulbens Buks spēlētājs, pēc tām pievienojās basketbola klubam Vēnspils. Un arī vairākas spēles Latvijas izlasē Pāvelam Veselovam, kurš jau ilgāku laiku pārstāv tieši Jēkabpils komandu. Rubio realizē vienu no 2 soda metieniem un bumbu pie Modesta Kumpja, kurš to tālāk nogādā Lārsonam. Lārsons atkal Kumpim. Lietuvietis izšķirās par tālu metienu un precīzi svarīgā brīdī Jēkabpils pārņem vadību spēlē otrās ceturdaļas beigu fāzē, iesākoties 3 minūtes jau mazāk, ko spēlēt otrajā ceturdaļā, jeb pirmajā puslaikā. Un ar precīzi tālmetienu Jēkabpilieši izvirzās vadībā. Bostiks gan ar spēku centās lausties uz priekšu. Nav viņš varbūt pats garākais basketbolists. Šīs Džošs Bostiks, 1987. gadā dzimušais basketbolists, ir 1,96 m garš, toties 100 kg ražants basketbolists, kurš, starp citu, karjeras laikā spēlējis arī Beļģijas čempionātā, arī Krievijās Spartak komandā. 3 sezonas būtībā viņš ir spēlējis Beļģijā, tāpat arī Japānā savas karjeras pašā pirmsākumā šīs 22. numurs, kas izpilda otro soda metienu, un to arī realizē panākot izlīdzinājumu 32-32. Kristaps Miglnieks pēc brīža dosies laukumā Jēkabpiliešiem. Treneris ilgāk laiku viņam deva norādījumus par to, kas būtu jāpaveic laukumā. Skatāmies atkārtojumā, tur cīņa par pozīciju. Silvam bija labs caurgājiens un tikai ar noteikumu pārkāpumu. Vefpiešiem izdevās viņu apturēt. 3 komandu piezīmes Vefam un 5 jau Jēkabpilī. Precīzi savā pirmajā metienā Silovs. Arī otrais Sandim precīzi un viņš arī uzreiz tiek nomainīts laukumā Kristaps Miglnieks.
pats Krūss visam laukumam pārdevās pāri, izpildīja metienu, tas gan nav precīzi. Diezgan brīvi viņam atļauj Jēkabpilieši šķērstot visu laukumu. Tikai pašā pie paša groza saskārās ar pretestību Meksikāns un viņa metiens arī nebija precīzs. Larsons iespēl tālāk Miglniekam tālmetiens un ir precīzs, labi. Saietuši Jēkabpilieši ir veiksmes no tālmetiena līnijas un jau kārtējis precīzais tālmetiens, kas ļauj panākt 5 punktu pārsvaru. Noteikumi pārkāpums Oskaram Virsim. Tā jau arī viņam 3. piezīme, līdzīgi kā Meijerim VF komandā. Arī Virsim Jēkabpiliešu rindās noteikumi. 3 noteikumu pārkāpumu. Pāvels Veselovs atkal nomainīts. Tu brīdi viņam treneri viņu izlaiž laukumā. Un cerēsim, ka Pāvels ar katru nākamo spēli atgūs formu un būs labs, nozīmīgs palīgs savai komandai. Ne tikai cīņā par groziem, bet cīņā par bumbām zem groziem, bet arī, protams, gūtajos punktos, ko arī Pāvels vairākās spēlēs ir ļoti labi apliecinājis. Bostiks uz sodmetienu līnijas realizē abas metienas un samazina Latvijas čempionu deficītu šobrīd līdz 3 punktiem. Atkal Veselovs nāks atpakaļ tikai uz maz mirkli, viņš bija nomainīts. Redzēsim, kur no basketbolistiem kur no komandas biedriem viņš mainīts. Man pēdējās 2 minūtes jau pirmajā puslaikā rīt. Kruss ar bumbu, atspēl tālāk Bostikam, metiens ir precīzs tālmetiens un atkal neizšķirts uz rezultātu tablo. Nedrīkst ļaut atstāt brīvus gan Bostik, gan arī cits spēlētājs, arī Kruss. Ir labs snaipers. Un Jēkabpilieši soda par šo, kā teikt, neuzmanību. Un varbūt paviršība aizsardzībā tikmēr. Magona vēl viens precīzs tālmetiens. Komandas tiešām uguņo no tālmetienu līnijas. Un atkal jau +3 Jēkabpilī. Kruss centās iespēlēt un arī iespēlē Bostikam. Pa perimetru vēfieši spēlē Kruss ar bumbu. Uzreiz 2 Jēkabpiliešu virsū un tas nes augļus. 3. Renārs Magona izrauja bumbu Harelsonam un Jēkabpils komanda var veidot savu uzbrukumu viņiem. Vēl pēc tam, protams, laiks paliks arī Vefiņam. 36 sekundes, ko spēlēt. Pirmajā puslaikā nav precīzs metiens un tur noteikuma pārkāpums Renāra Magonas darbībā saskatīts. Cīņā ar Rubio. Viņš pārkāpa noteikums. Oskars Virsis nomainīts, viņa vietā Pāvels un Veselovs atgriežas. Kā jau teicu, Oskaram ir 103 piezīmes. Arī Rinalds Sirsniņš atgriezīsies laukumā. Un viņš Modestas Kumpi nomaina. Modestas Kumps allaž ienāk spēlē ar enerģiju. Tāds izņēmums nebija arī šī spēle, kur viens no viņa pirmiem caurgājieniem uz grozu beidzās ar nesportisku piezīmi. Un lietuviešu realizētiem soda metieniem. Rubio tikmēr precīzi pirmajā soda metienā, samazinot rezultātu starpību līdz -2 savai komandai. Arī otrais ir precīzi un katrai no komandām vēl pa vienam uzbrukumam paliks. Jēkabpilieši diezgan ātri iesāk savu uzbrukumu, ātri pāriet pretinieka laukuma pusē un bumbu pie Rinalda Sirsniņa, kurš tālāk jau veido un diriģē savas vienības uzbrukuma. Magoni. 15 sekundes vēl puslaikā. Sirsniņš pats laužās uz groza apakšu, tāds izmisuma metiens, tā var teikt, un pēdējās sekundes Frančesko Pako Krūss atspēl tālāk, pēdējais metiens nav precīzi Harelsonam un 40-39 +1 basketbola klubam Jēkabpils pēc pirmajām 20 spēles minūtēm.
palieciet kopā ar Latvijas mobilo telefonu straumu, jo piedāvāsim interviju ar Artūru Strelnieku un arī sastā spēlētāju traileri, ievada kadriņu. Joprojām turpinām cīņu par Rio Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru. Aizsardzība. Labi. Tas ir panākums. Klīnika Diamed – moderna diagnostika un ārstēšana, magnētiskā rezonanse un datortomogrāfija. Latvijā labākie radiologi, konsultācijas, operācijas, ērts dienas stacionārs, izcils klientu serviss. Klīnikas Diamed profesionāļiem savu veselību uztic arī Latvijas basketbolisti. Dinamisks, elegants, ietilpīgs un drošs. Pārdomāts līdz pēdējam sīkumam. Škoda Superb neaizmirstamiem ceļojumiem. Škoda. Simply clever. Izdevīgu procenta likmi piedāvā DNB Leasings. Var teikt, ka šobrīd tu esi karjeras augstākajā punktā? Saprāt, tā neteikt, bet to mēs redzēsim. Protams, es tāds, ka man gribās katru gadu kaut ko... Es eju katru gadu sev tā doma, ka es kaut ko pilnveidoju sev. Pirmais, ko es sev pats sev gribu pierādīt, uz ko es spēju. Protams, ir daudz lietas, ko es vēl labprāt pie savas spēles uzlabot un visā. Bet to laiks rādīs un redzēs. Bet 4 sezonas pavadot, vai vienalga vairākas sezonas pavadot vienā komandā, tu joprojām, tev tikpat liela vēlēšanās ir to sevi pierādīt katru sezonu ar vienu atkal no jauna pierādīt. Lai gan tu esi tajā pašā komandā, kur tur... Jā, bet, saka, treneri mainās un jebkurā katra treneri tev sevi jāpierāda. Tas varbūt kāds cits treneris var pateikt tas, bet tāpatās katram trenerim ir savs redzējums uz spēli un katram ir jāpierāda sev. Tāpēc, protams, tagad tev arī, tā jau ir tā, ka tu gribās vinēt Latvijas čempionu. Tas, man liekas, tas ir pats galvenais. Tas ir tāds, uz ko tas maz no šīs sezonas arī galvenais mērķis mums uzvarēt LBL. Kā tev pašam šķiet, šogad būs grūtāk? Visgrūtāk nekā ir bijis iepriekš? Es ticu, ka mēs varam uzvarēt. Es tiešām ticu savai komandai un ka mēs varam uzvarēt. Citas komandas, kā tu teici, ir arī tieši tā, bet tas ir tieši interesantāk. Jo parasti ir grūtāk spēlēt pret tādām komandām, kas skaitās vājākas, vai ne? Tiešām tā, ka ir grūti saņemties uz tām spēlēm. Tas pretinieki, kas zina, ka tas komanda ir spēcīga, tas jau rada tev to stimulu. Kaut tā varbūt uz papīra izskatāmies, ka mēs stiprāki, vai ne? Bet tas spēle jau parāda citu. Tu esi bijis abās pusēs, gan tajā, kas ir underdogi saucamie, gan tajā, kas ir lielie favorīti. Kur ir vieglāk? Vieglāk spēlēt, kad esi underdog apakšā. Tāpēc arī saprot visas tās pretinieku komandas, ka viņi ir tā lielāka
enerģiju un tev gribās uzvarēt. Un grūtāk ir spēlēt, kad tu esi favorīts un apzīt to, ka vienkārši dažreiz tā apziņa nostādā obligāti jāuzvar. Tu bieži sanāk, ka spēlēs kaut kas neizdodas. Tas varbūt ir tas mīnus tieši, ka pārāk daudz ko domā, mums jāuzvar vai pat 20, 30 vai 40. Tā jau nenotiekās vairāk. Vēl par to aizsardzību es piemirsu iepriekš, bet pajautāšu tev tagad, kur ir, labi, neteiksim 5, bet 3 aizsardzības spēlētāji, citi aizsardzības spēlētāji, kurus tu varētu izcelt, kuri varbūt, tev ir, varbūt etaloni vai piemēri, vai varbūt pret kuriem pašam tev ir grūtāk spēlēt bijis? Un parasti, kā saka, komandās ir tā, ka tie spēlētāji, kas ir labi aizsardzībā, varbūt viņi nav labi tik uzbrukumā. Es pat īsti nezinu, kurš ir ļoti labs aizsardzībā un tai pašlaik uzbrukumā. Tāpēc tas daudz enerģijas paprasa. Tāpēc ir tā, kas ir labi uzbrukuma spēlētāji, un viņi ir vājākie aizsardzībā. Un otrādi ir ļoti labi aizsardzības spēlētāji, viņiem uzbrukums varbūt nav. Tāpēc ir tas... Bet pasaules kādas? Priekšlaikam, tiešām arī tā laikā, tāpat tas man komandas biedrs bijušās Gats Jahovičs arī tiešām aizsardzības. Mēs arī tāpat esam draugi. Starp citu, jūs abi reizē bijāt komandā. Jā, 2 aizsardzības speciālisti. Tas tieši tā, viņš ir, katram ir savu plusu un mīnus. Viņš bija vairāk tāds, viņš bija garāks, Tas saka, labi, varbūt otrādāk, tad kur ir, pret kuriem tev aizsardzībā ir bijis visgrūtāk spēlēt, nosekt, kurus? Tieši uzbrukuma spēlētājs. Latvijas līgā vai vispārīgi? Vispār. Teodosičs te bija bildē. Ir Teodosičs arī bija grūti. Īstenībā ļoti grūti ir sekt arī Koponents. Es uzskatu ļoti labs spēlētājs. Viņam ir Himki. Jā. Koponents ir ļoti grūti sekt arī. Īstenībā, varbūt tajās lielākais komandās ir par kādam spēlētājiem, tad neatceros. Lokomotīvai? Delēnijs, jā, viņš bija tāds, bet viņš, man liekas, nebija tāds, tas nebija tas grūtākais, jo viņš tā, protams, viņš iemet varbūt kaut grūtu metienu tā, bet viņš nebija tas, kas, bet redzēt, ka varbūt Eurolīga varbūt savādāk spēlē, citiem pirms tam teica, pret mums viņš nebija tāds kā, iepriekšējās spēlēs pagājušajā arī, kad kaut kādi bija bijuši spēlējuši pret Lokomotīvu, kad arī, viņš tā, Ar rezervīti. Ar rezervīti, pareizi tāds. Bet, protams, viņam bija jāskatās 3 minūtes, grūti jau saņemties pēc tam ir. Kurš Ventspilī ir labākais uzbrukuma spēlētājs? Janičēnoks? Ir grūti spēlēt, jā. Arī, kad es biju VFA kopā. Kāpēc ir pret viņu grūti spēlēt? Viņam ir pieredze, un viņš arī ļoti... Bet ko nozīmē ir pieredze? Lasa laukumu. Tu redz, aizsargs nevar arī tāpat, viņi sēdz, vai ne? Ja pēkšņi izdomās, nočītot, kaut ko saīsināt, viņš nolasīs un atliks, un tev sodīs. Tāpēc vienmēr jābūt pret viņu jāspēlē konta, nevar viņam ļaut izmest. Protams, viņš centīsies izmest grūtu metienu, iemest. Tagad man arī Rīgā spēlē. Tikai iemet arī dabūja sejā trīniekā ar sodu. Jā, bet viņš ir tāds spēlētājs, kurš ir jāsad cieši, bet te pašā laikā viņš var aiziet garām labi. Var arī aiziet cieši, Tādu spēlētāju var nosekt, kurš dara visu. Viņš ir gan ļoti spēcīgs no distances, gan var aiziet garām, sāsināt, atdot piespēli. Var būt tāda knifiņa, ko var izmantot, bet to es neteikšu. Tas, lai paliek. Protams, protams, ir tā lieta, ka kaut ko izdarīs, bet tev jāmēģina tā stiprākā puse no viņa izslēgt, lai viņš dara to citu lietu. Ok. Noslēdzot sarunu, 2012.13. gada sezonu, tad, kad tu pirmo sezonu spēlēji VFA, bija tādas runas, un tavs brālis spēlēja Spartakā Pēterburgā, un bija tādas runas, ka VFS varētu gribēt parakstīt Jāni, piesaistīt komandai. Jūs runājāt savā starpā tādas lietas? Pārunājāt kaut ko? Kaut vai par dzirdēto, ka tur... Protams, kaut ko mēs tad neesam kaut ko jau bija runājuši, mēs bija kaut dzirdēju, bet, Ko viņš teica toreiz? Viņš, man liekas, pēc viņš nebūs tā komanda, kā uz VF nenāks. Viņš bija tā ticis jau solīt augšā uz citu, un viņš tā kā negribēja apakaļ. Kādas jums vispār attiecības? Ļoti labas. Mēs arī pēc apspriežam sakojam viens otru spēlēm līdz arī, Dod padomus?
Padomus mēs varbūt viens otram, mēs varbūt tā nedodam viens otram padomus, mēs varbūt kaut ko tā neitrāli parunājam. Cik kā varbūt tiešām tevi var veiksmi un neveiksmi spēli, ko tu mācīs viens otru? Tu varbūt tas tā neitrāli par basketbolu parunājām, bet nevis tā kā viens otru padomus dod, bet tu kaut kā savādāk atbalstīt. Kaut ko pateikt tā, bet tas nav tā, ka tu māci, bet konstruktīva kritika varbūt nav nemaz tik slikta. Jā, mums ir tā savādāk, vienkārši mums ir komunikācija ļoti labi ir. Jānis ir labs aizsardzības spēlēs. Viņš ir ļoti pielicis. Es saku, viņš tagad arī pēdējos gados, viņš ir ļoti pielicis aizsardzībā spēlē. Eurolīgā var redzēt, ja ir spēks un jauda, viss ir iekšā, tad viņš ir labi noseikt. Vai Jāņa kļūšana par Latvijas gada basketbolistu tika atzīmēta arī kā īpašs strēlnieku ģimenē? Par gada basketbolistu nekļūst cilvēki no katras Latvijas ģimenes. Katrs esam savā vietā. Protams, vecāki savā kaut ko tā varbūt atzīmē, bet tur mēs atzīmēsim vasarā. Vēl priekšā, ka visi satiksimies. Man patās ir tā doma, pat aizbraukt atkal uz Vāciju, uz fināliem. Es ceru, ka viņi tiks tur tālāk, jo tur tas viss tā atmosfēra, kas Vācijā notiekās, bija pagājušajā gadā uz 3. spēli. Tas nav. Uz vienu spēli? Uz vienu spēli bija, jā. Uz 3. tieši tā, ka viņi aizgāja 2-1 vadībā. Kas tur bija? Kādām emocijām tu atbrauc? Es tiešām biju pārsteigts tādu, kā cilvēki dzīvo līdz basketbolam Vācijā, tā Bamberga, tā pilna zāle. Visi, var teikt, ka nevis visi fano, priecājās, aplaudē. Viņi iet tiešām atbalstīt savu komandu. Skaļums tur ir vienkārši, ka bērni tur nevar iet. Tieši man bija dēls līdz arī, ģimene bija. Viņam nebija iespējams. Es redzēju, viens bērns bija, bet tas arī izgāja pēc tam ārā. Tā kā, tiešām tur ir ļoti skaļš. Tas uzreiz, man liekas, ir spēlētājs dzen uz priekšu un tāds emocijas. Droši vien patīkam spēlēt. Ļoti. Man liekas, man pašam bija tā, ka es iegāju kā skatītājs, tur bija skudriņas bija tāds. Un tevi arī paņēma tas pūles? Jā, protams, tu dzīvo līdz, protams, tas neizbēgam. Vienkārši tev visi riņķi, tu pats lec kājās, priecājies. Nesēd un neanalizē. Protams, tur nav tā, Dāmas un kungi, atgriežamies Olimpiskajā sporta centrā uz aizraujošu Aldars Latvijas basketbola līgas spēles starp vietējo Vefrīga komandu un basketbola klubu Jēkabpils pēc pirmajām 20 spēles minūtēm Jēkabpiliešiem +1 40 pret 39. Galvenie faktori, kādēļ Jēkabpilieši ir vadībā, ir precīzi realizēti jau vairāki tālmetieni otrajā ceturdaļā, kas ļāva iegūt šo pārsvaru. Vienu brīdi pat +5 punkti, un tā arī Vēfs vadība vairs pēc tam īsti pārņēmis nav, un mūs tiešām sagaida ļoti aizraujošas otrās spēles 20 minūtes, un, kas zina, varbūt arī pagarinājums. Atgādina vēlreiz, kad pirms 2 spēles atpakaļ tieši Latvijas basketbola līgā Vēfs cīnījās pat 2 pagarinājumos ar Liepāju trio, bet komandu un piedzīvoja zaudējumu. Toreiz spēle norisinājies Liepājā. Ieskatoties spēles statistikā pēc pirmā puslaika, redzam, ka pietiekami līdzīgi komandas izpildījušas pustālos metienus. Procents pat krietni labāks ir jāatzīst Vefrīga komandai 56%, Jēkabpiliešiem 43% tālmetieni. Vēfam 5 no 13, jeb 38%, savukārt Jēkabpils komandai 6 no 15, no kuriem no šiem 6 lauzties tieši pēdējā, otrā ceturdaļas tieši pēdējā daļā, un 40% cīņā zem groziem pārliecinoši Vefrīga pārākums 21 bumba izcīnīt pret Jēkabpils 10 bumbām, un tas arī jāsaka viens no galvenajiem faktoriem, kādēļ Vēfam, protams, izdodās izcīnīt šos punktus, jo jāatzīst, zem groza apakšā tiešām virkni gūt punktu tieši no groza apakšas Vefrīga komandai. Redzam Jēkabpiliešu soliņu. Treneris Igors Miglnieks
stāsta un dod pēdējos norādījumus saviem vīriem. Tikmēr vefieši jau ir laukumā un pēc maza mirkļa gatavi atsākt spēli. Runājot par līdzjutējiem, nav pārāk daudz viņa šodien šeit. Pārīts, protams, ir, bet redzam tribīnas. Varbūt gribētos pilnāk šeit Olimpiskajā sporta centrā, bet gan jau tuvojoties izslēgšanas spēlēm arī tribīnas būs pilnāks un tad arī, protams, atmosfēra šeit Olimpiskajā sporta centrā un varbūt arī pēc tam arēnā Rīgie VF komanda fināls tur spēlēs, tad tā būs daudz patīkamāk. Bet spēle ir atsākusies, otrais puslaiks sākās ar Magonas neprecīzu tālmetienu un jācīnās Jēkabpiliešiem aizsardzībā. Mejerim iespēlēt zem grostu Rubio, un Rubio tiek galā ar paņēma kumpu, tā teikt, uz mājiņkastību, un kumps uzķērās uz to, un Rubio atliek realizēt 2 punktus, itin labas pozīcijas. Mareks Mejers Liepājnieks ir laukumā pirmajā puslaikā, viņš diezgan ātri sapelnīja 3 piezīmes, un treneris Gailīts viņu arī atsēdināja uz rezerves soliņu atpūsties, kamēr jo šis spēlētājs noteikti noderēs izšķirošajos spēles brīžos. Ingam Jakovičam tālmetiens, itin precīzi viņš iesāk pirmo spēles daļu kopumā šim basketbolistam. 7 gūti punkti, bet rezultatīvākais šajā spēlē ar 11 punktiem ir Modestas Kumpis, Jēkabpils komandas spēlētājs un skaists trieciens grozā no augšas. Un pie tam noteikuma pārkāpums vēl. VF komandā Renārs Magonis šīs epizodes varonis. Skatāmies atkārtojumā. Bostiks tur pazaudē bumbu, iespēle Brīmam Magonim un nekas cits neatlika vēl. Kā Krūsam pārkāp noteikumus. Tiesa, tas jau bija par vēlu un īsti nekāda rezultāta šajā situācijā arī nebūtu devis. Jēkabpils komanda atkal vadībā. Ties sodmetiens nav precīzs. Un jācīnās viņiem aizsardzībā. Rubio prasa bumbu, Jakovičs tomēr izšķirās atspēlē Krūsam. Krūsam tāls metiens nav precīzs. Kā jau minēja labāks tālmetienu procents ir Jēkabpils komandai. Un šeit ļoti interesanta epizode bija vērojama uz Jēkabpils komandas soliņa, kur galvenais treneris Igors Miglnieks nomierināja savus abus asistents. Kristapu Zeidu un arī otru komandas treneri, jo viņi bija gatavi kājās un protestēt par iepriekšējo situāciju. Prasot noteikumu pārkāpumu VF komandā. Miglnieks saskatīja, ka tur nekas tāds nebija. Jebkurā gadījumā, protams, bumba arī palika Jēkabpils komandai, un arī šobrīd viņi paliek Jēkabpiliešu rīcībā vēl 17 sekundes viņiem uzbrukuma laiks. Rinalds Sirsniņš komandas ieskatās no Latvijas basketbolistiem, tad viennozīmīgi pieredzējušākais basketbolists. Pagājušajā sezonā Vilku komanda gandrīz pat ievilka Latvijas basketbola līgas finālā. Ļoti sīvā cīņā Jēkabpilieši sīvā sērijā, jāsaka, piekāpās Vēncpils komandai ar 2-3. Bet joprojām Magoni ļoti labi iegājis šajā spēlē, labi sniegumu rāda uzbrukumā, gan tālmetienu, gan arī tagad metienu no groza apakšas. Jēkabpiliešiem maz apspriedīt. Mails iespēlē Rubio un tur saskatīts noteikumu pārkāpumu. Nē, nav šajā situācijā noteikuma pārkāpums, vienkārši bumba pienākās Jēkabpiliešu rīcībā. Oskars Vīrsis, Rūjieniens, kurš, kā jau minēja iepriekš, kopš Jēkabpils komandas izveidošanas ir komandas sastāvā tiešām daudz vairākas sezonas paudījis, arī cīnījis Latvijas čempionāta medaļas, pat 2 trešās vietas. Šim basketbolistam un vēl viena laba epizode skatoties no Jēkabpils komandas pozīcijām.
jo Krusam jau 3. personiskā piezīme. Kā jau minēju, šodien vēl vairākas spēles. Vienā no tām Latvijas Universitāte šobrīd ir vadībā ar 71-66 pār Ogres komandu. Savukārt Barons LZ ar 33-26 vadībā pār basketbola klubu Jelgavu. Un Baroniem šajā spēlē debiju pie komandas stūrs piedzīvo treneris Gunts Enzels. Kā jau minēju, kā jau varbūt zinat, tad iepriekšējais komandas galvenais treneris Agris Galvanovskis ir šķīries no komandas vadības un arī tad Enzelim, kurš līdz šim bija palīgs, iespēja debitēt un vismaz veiksmīgi noslēgt sezonu, jo jāatzīs godīgi Baroniem stīpri teorētiskas iespējas vēl pacīnīties par vietu izslēgšanas spēlēs. Tad tiešām jāuzvar visās, gan arī atlikušajās spēlēs un jācer, ka Jēkabpilieši vai Jūrmalnieki vai Valcēnieši piedzīvos virkni zaudējumus. Vai vismaz kādu no šīm komandām. Vēl viena laba epizode, ļoti skaļš ir Jēkabpils soliņš, ļoti emocionāls, ļoti uzmodrina viņu savējos. Un turpat laukuma otrā galā pilnīgi nepretējas izteiksmes vēfiešiem, jo tiešām nav veiksmīgas epizodes pēdējās vēf komandai, -7 no viņu pozīcijām. Un tiešām pēdējās epizodes daudz labāk, gan uzbrukumā, gan arī aizsardzībā aizvada Jēkabpils komandu. Vēl viena cīņa Jēkabpiliešiem un vēl viens panākums aizsardzībā Igoru Miglnieku vadītajiem vīriem. Krūsu nomaina Bostiks. Pirmajā puslaikā meksikāņu spēlētājiem 4 punkti. Droši vien, kad nedaudz lielāku pienesumu uzbrukumā bija gaidījis treneris Jānis Gailīts no šī spēlētāja. Bet rezultatīvākais AVFiešiem Ingus Jākovičs, viņam 7 punkti pirmajā puslaikā. Nostaigāt šajā situācijā Renāram Magonem. Pats spēlētājs arī paceļ roku atzīstot, ka šoreiz bija tehniskais brāķis. Kristaps Zeits arī trenera asistents laukuma malā uzmudrina. Viņš savu spēlētāju Renāru Magoni. Saka, kam negadās, viss kārtībā cīnies tālāk. Meijers centās iespēlēt, tur vīrs pacīnās un atkal bumba pazaudēts, atkal kārtējais izniekotais uzbrukums, skatoties no VF pozīcijām. Pats sezonas pirmā spēle šeit Olimpiskajā sporta centrā VF komandai bija pret Valmieras komandu. Abām komandām šī bija pirmā spēle sezonā. Valmieriešiem pie trenera Aināra Zvirgziņa. Un šajā spēlē Valmieras komanda gandrīz izsēja savu lielo pārsvaru, tomēr beigās nosargāja uzvaru un sagādāja VFam pirmo zaudējumu sezonas pirmajā spēlē. Mails ar bumbu, lielā ātrumā viņš pret sirsniņu. Un vēl viens neveiksmīgi darbība. Proti, punkti netiek skaitīti. Un bumbu pienāksies Jēkabpils komandai. Tiešām pēdējās epizodes krietni veiksmīgākas, skatoties no Jēkabpils pozīcijām, ir viņa komandai. Un arī viņa vadībā šajā ceturdaļā ar 8-2 pār VF komandu. Buksē VFiešiem uzbrukums gan arī pusē jau ir trešā ceturdaļa un gūti tikai 2 punkti. Vēl viens noteikuma pārkāpums Mārtiņš Meijers, tā viņam pirmā piezīme. Marks Meijers uzreiz jau dodās laukumā, nomaina viņš Rubio. Rubio nav apvienots ar pēdējām epizodēm, prasa, kāpēc mani nomainīja, kāpēc viņš par pēdējo arī pārnā pēdējās epizodes Rubio. Modestas Kungs realizē pirmo soda metienā, atgādina viņš rezultatīvākais spēlētājs pirmajā puslaikā ar 11 gūtajiem punktiem. Ieskroties piezīmju tabuliņā, redzam, nevienam no spēlētājiem šobrīd nav 4 piezīmes pa 3. Jēkabpils komandā ir Oskaram Irsim un Arturam Dušalim. Savukārt VFiešiem 3 piezīmes Meijerim un arī Krūsam.
tieši Dušels arī dodās vēl laukumā Jēkabpils komandā. Nomaina viņš šo virsi. Un 9 punktu pārsvars Jēkabpiliešiem. Tiešām labas pozīcijas viņiem, vēl pie tam arī uzbrukums viņu rīcībā. Sirsnīču precīzi liek uguņot viņš šeit Jēkabpils soliņam. Tiešām pozitīva atmosfēra uz Jēkabpils soliņu, pilnīgs pretstats AVF Rīga komandā un treneris Jānis Gailīts uzreiz arī pieprasa minūtes pārtraukums. Stabars sados iekšās, kā teikt, saviem spēlētājiem, varbūt par neveiksmīgiem darbībām īpaši jau uzbrukumā, kur Jēkabpilieši vairākas reizes pēc kārtas spēja apturēt Vefiņu. Un šobrīd jau plus 12, kurš to būtu gaidījis. Starp citu, nākamā Alders Latvijas basketbola līgas translācija mums 26. martā šīs nedēļas nogalē, kad 4:00 Vēncpils savā laukumā uzņems basketbola klubu Valmiera Ordo. Valmieriešiem, diemžēl, Baltijas līgā būs jācīnās par bronzas medaļām, jo šodien cīņā ar Tartūro komandu atbildes spēlē pusfināla sērijā tika piedzīvots zaudējums spēles galotnē un arī, protams, līdz ar to 2 spēļu summā, jo arī pirmajā spēlē Roberta Štelmacher vadītiem vīriem bija -4. Vēpieši dodās savu laukumā, arī tūlīt Jēkabpilieši sekos viņu piemēram, jo tiesneša svilpi jau ir atskanējis. Un treneris Mīglnieks uzmudrina stāvējos, tiešām labs pienesums šīs dienas spēlē Renāram Magonim. Viņš bija savu veiksmīgs gan uzbrukumā, gan arī aizsardzībā, liela cīņas par darbojās ar šīs basketbolas, tāpat kā viss viņa komanda. Mails iespēlē Bostikam, Bostiks zem grozam Mārtiņam Meijeram, un Mārtiņš ir precīzs. Latvijas valsts vienības centra spēlētājs izmanto savu pozīciju zem groza un gūst 2 punktus. Tailers Lārsons pret viņa augumā daudz garākais Meijeris. Izšķies atspēlē tālāk Magonim un vēl viens precīzs metiens. Atjauno plus 12 punktu pārsvaru Jēkabpilī. Neveiksmīgs metiens un atkārtots pielabots metiens Meijerim arī nav precīzs. Un ar to arī viss ir beidzies, nostaigāts tehniskais brāķis un bumba pienāksies Jēkabpilī. 13-4 ir šīs ceturdaļas rezultāts, un tieši šis rezultāts arī ļauj Mīglnieku vadītajiem vīriem atrasties 12 punktu vadībā, kas tiešām pietiekam negaidīts pavērsiens šīs dienas spēlē. Magoni pats laužās uz groza apakšu, Renārs Magoni, dāmas un kungi. Šodien lielisks spēle šim basketbolistam, kurš tikai nesen pievienojās Jēkabpils komandai, pārnākot no Latvijas Universitātes vienības. 4 minūtes, ko spēlēt. Mails metiens nav precīzs, bumba pie Dušeļa. Un jau savu uzbrukumu var veidot Jēkabpils komanda. Lārsons tur pats rotēja ap savu asi, tā var teikt. Pats spēlē tomēr veiksmīgi tālāk. Sirsiņam atkal Magon, un šoreiz viņu nobloķē Jānis Bērziņš. Rūjēniens šajā epizodē jau bija pārāks. Pēc tam, kad vairākas veiksmīgas epizodes bija padevušās nevienam citam kā Renāram Magonim. Laukuma otrā galā Meijers gūst 2 punktus šeit. Vēl viens noteikuma pārkāpums Mārtiņam Meijeram. Ļoti asi viņš jau bija pazaudējis. Skatīsimies varbūt atkārtojumā šo epizodu. Viņš jau bija pazaudējis Renāru Magoni. Bet Renārs, skatāmies atkārtojumā, nekas cits viņam neatlika vairs ko darīt. Karelsons laukumā, arī Krūsts atgriežās laukumā, nomainīts Jānis Bērziņš. VF Rīga komandai, viņiem arī neliela apspriedīt tur līderu lomu. Tā var teikt, uzņēmies. Džots Bostiks bija, bet Renārs Magoni klubdams, krīsdams šodien spēlē, bet spēlē ļoti veiksmīgi. Vēl viens precīzs solimetiens, arī, protams, Mārtiņam
Meieram bija nesportiskā piezīme, jo viņš jau tiešām, kad viss jau bija zaudēts, centās vēl sarāva. Un Renārs Magoni dodās atpūsties. Ļoti labs darba apjoms viņam. Jāvelk elpa, lai būtu atkal liels palīgs savai komandai izšķirošajos brīžos. 14 punkti viņš ir šīs spēles šobrīd rezultatīvākais spēlētājs, un viņa vietā laukumā dodās jau devās Pāvels Veselovs. Jācīnās, Jēkabpiliešiem būs aizsardzībā, jo pēdējā epizode veiksmīgi Vēfrīga komandai. Mails ar bumbu. Spēlē tālāk Karelsonam, Mails. Bostiks iespēlē tālāk atkal Karelsonam. Karelsons labi pusī bumbu. Un savu iespēju garām šīs basketbolists nelaiž, redzam, augumā un miesās. Ļoti ražants vīrs. Ļoti grūti Jēkabpils basketbolistiem zem groza ir ar viņu cīnīties. Un to arī pierādīja statistika cīņā par atlikušajām bumbām. Pirmajā puslaikā pārliecinoša dominance Vēfrīga komandai, kas uz pusi vairāk bumbas bija cīnījusi. 21-10 bija tāda attiecība. Šeit Karelsonam noteikumi pārkāpums fiksēts pret Lārsonu. Augumā daudz mazākais, bet jāsaka ātrākais Lārsons izmantoja savas iespējas un izprovocēja noteikumu pārkāpumu. Sirsniņš dodās arī atpūsties. Redz arī, kad laukuma malā Renāram Magonim tiek sniegta palīdzība. Tieši kakls viņam ir ciets un izskatījās, ka ne jau šajā spēlē, ne no šīs spēles šis savainojums nācis līdzi, jo noteipots, ka kakls jau bija pirms spēles. Kādā no iepriekšējām spēlēm vai treniņiem gūts savainojums, bet tas neliedz viņam būt rezultatīvākiem ne tikai savā komandā, bet arī visā spēlē, un viņa komandai plus 13. Un skaista epizode vēfiešiem, Mareks Meiers tiek sameklēts. Pāvels Veselovs īsti neko nevarēja izdarīt šajā epizodē. Meiers ar ātrumu un enerģiju tiek garām Pāvelam un skaists bumbas trieciens grozā no augšas. Modestas Kumbis, atletiskais basketbols, šobrīd aizmet garām savu mētienu un jācīnās atkal Jēkabpiliešiem aizsardzībā. Neliela viļņa ir Vēfiešu Bostiks to arī pierāda uzreiz. Miglinieks 15 minūtes pārtraukumu pēdējās epizodes veiksmīgas Vēfrīga komandai. Mareka Meijer danks, bet tur uzreiz pēc tam arī Bostika precīzies metiens, vairāks nepārāk labas darbības aizsardzībā Jēkabpils komandai, un šobrīd rezultātu tablo 60-51 skatoties no viesu pozīcijām. Redzējām brīnišķīgās Vēfrīga kārsai meitenes. Un arī basketbols Karelsons jūs ekrānos gatavi doties laukumā, lai deldētu rezultātu starpību, kas šobrīd ir jau vairs -9 Vēfrīga komandai. Tiešām precīzām darbībām, uzbrukumām un ļoti veiksmīgām epizodēm aizsardzībā Jēkabpils komandai 3. ceturtdaļā izdevās iegūt vērā ņemam pārsvaru, ja pirmās 2 ceturtdaļas pagāja ar nelielu tomēr VF komandas pārsvaru, tad 3. ceturtdaļu Jēkabpilieši uzvarā rezultātu 19 pret 6, kad jāspēlē vēl tikai 1 minūte un 40 sekundes. 3. ceturtdaļā izšķirās pār tālu metienu Lārsons, un viņš ir precīzi, ilgi driblēja Tailers Lārsons, un pašās beigās, ja uzbrukuma laiks praktiski bija tuvojās beigām, viņš izšķirās par metienu, un tas arī bija precīzi Karelsons, bet viņa noteikuma pārkāpums Sandim Silamam. Sands diezgan maz spēlēja pirmajā puslaikā, konkrēti tikai
7 minūtes. Kas bija otrs mazākais spēles laiks no tiem basketbolistiem, kas ir nākuši laukumā Jēkabpils komandai. Jaunais basketbolists ne Edijs Stiebriņš, ne arī Dārs Gultmans nav spēlējuši pirmajā puslaikā. Un arī šobrīd diez vai treneris tik svarīgos brīžos dos spēles laiku saviem jaunajiem basketbolistiem, kuriem, protams, būs iespējas sevi parādīt kādās no nākamajām spēlēm. Renārs Magvani pēc mazas pauzīs atkal atgriežas laukumā, gatavs turpināt palīdzēt savai komandai. Pāvils Veslovs iedeva viņam, kā teikt, neliels atelpas minūtes, kurās Pāvils arī cīnījās godam, bet jūtams, kad nav vēl spēļu ritmā iegājis šīs basketbolists, kurš karjeru itin veiksmīgi iesāka basketbola klubā Gulbens Buki. Bet Mails reāls divus soda metiens un uzreiz bija spēlētāja mājiņa. Viņš tiek nomanīts laukumā dodas Ingus Jakovičs. Cēsvains raķete. Tūlīt arī sāksies trešās ceturdaļas pēdējā minūte. Kā Larsons pret viņu Bostiks. Ļoti cieši spēlē Bostiks pret Larsonu. Tālāk jau būma nonāk pie Sīlava un Sīlavs ir precīzs. Tiešām liels metienu precizitāte no tālās metienu līnijas Jēkabpiliešiem, un tas viņiem šobrīd ļauj turēties vairāk nekā 10 punktu vadībā. Šobrīd plus 12 Bostiks. Neveiksmīgi savā metienā tiesā Vēfiešiem izdodas bumbu. Saglabāt vēlreiz Bostiks. Un šoreiz viņš ir precīzs tālmetiens Džošam Bostikam. Pēdējais uzbrukums trešajā ceturtdaļā pienākās Jēkabpils komandai. Larsons pret viņu spēlē Bostiks. Tur Harelsons nāk palīgā. Ilgi spēlē pats izšķirās pāri metienu. Tas galīgi neveiksmīgs un neskar pat grozes stīplu. Neskatoties uz to, Jēkabpils komandai veiksmīga trešā ceturtdaļa un šobrīd viņiem plus 9, 65, 56. Būs atpakaļ pēc nelielas pauzītes. Izmanto Mogo auto līzinga pakalpojumus vairāk kā 200 auto tirdzniecības vietās visā Latvijā. Mēs sniegsim aizdevumu līdz 90% apmērā no izvēlētā auto vērtības. Auto saņemsi vienas dienas laikā. Mogo auto līzings. Tiem, kas virzās uz priekšu. Darīts no sirds par godu mūsu 150 gadu jubilejai. Aldaris 1865. Nu, ko esam atpakaļ Olimpiskajā sporta centrā uz aizraujošo Alders Latvijas basketbola līgas spēli starp Jēkabpils un VF Rīga komandām. Jā, starp VF Rīga, kas ir šīs spēles mājnieku un Jēkabpils komandām. -9 iesākoties ceturtdaļai Vēfiešiem. Un noteikumi pārkāpums saskatīts Silava darbībā. Un tā viņam jau 4. piezīme, skatījamies atkārtojumā. Nedaudz aizskavēja viņš jau Bostiks. Svarīgi tālmetienu realizēja trešās ceturtdaļas beigās, samazinot
rezultāts starpība līdz mazāk par 10 punktiem. Krūs šobrīd ar bumbu. Un šoreiz gan tehniskais brāķis nostaigāts. Pako. Renārds Magoni, kuram satraumēt gan kāja, gan kakls. Cīnās un vēlreiz nospēlē ļoti veiksmīgi aizsardzībā savas komandas interesēs. Tailers Lārsons šobrīd ar bumbu. Tikmēr jāapsveic Latvijas Universitātes komandu, kas šodien nesen kā pārspēja Ogres komandu Pastrīšu duelī. Cīņā par noslēdzošo pozīciju. Bet neveiksmīgs Jākapilēšu uzbrukums. Labi jau izspēlēja pa perimetru. Kristaps Migalnieks ir izdosies laukumā. Redzēsim, ko viņš nomainīs. Līdzīgs scenārijs, ja atceroties spēli. Tā pat bija sezonas pirmā spēle, kā jau vairāk kārt arī minēja, kad Vefs šajā pat zālē cīnījās ar Valmieras komandu arī. Tad iesākoties noslēdzošajam ceturksnim valmieriešiem bija tīnu labs pārsvars, tomēr knapi izdevās viņiem to nosargāt. Šoreiz pārsvars ir vēl Jākapiliešiem mazāks nekā toreiz bija valmieriešiem. Un skatīsimies, kā izdosies nospēlēt pēdējās izšķirošajās minūtēs. Magonim noteikumi pārkāpums, viņš centās iestāties ceļā ar augumu, tomēr saskatīt tur kontaktu no Magonas puses un uzreiz arī noteikumi pārkāpums fiksēts. Dušels nomenīts, viņu vietā laukumā Oskars Vīrsis atgriežas. Arī Dušelim, kurš vairākas sezonas pirms pievienošanās Jākapilī pavadīja basketbola klubā Jelgava. Arī viņam pietiekami labs spēles laiks, pietiekami nozīmīga vieta komandas rotācijā. Varbūt nav izteikts pamats sastāvs spēlētājs, tomēr ir spēles arī, kurās viņš dodās pamats sastāvā. Vēl viens noteikuma pārkāpums Renāram Magonim, šoreiz pret Harelsonu. Neizpratnē Renārs par šo epizodu. Un pie tam vēl nesportiskā piezīme par šo darbību aizsardzībā, ko jūs tikko arī redzējāt. Tiesneši saskatīt šajā darbībā nesportisku rīcību. Un Harelsons var samazināt rezultātu starpību līdz 7 punktiem. Ko viņš arī dara, un pie tam bumba arī Vefrī komandai. Šāds epizodes, protams, paver iespēju labi Vefrī komandai salīdzinoši ātrāk atspēlēties, kad ir nesportiski piezīme, iemetot 2 sodnitēns bumba arī paliek viņiem. Iespēja realizēt vēl kādu svarīgu mētienu, un tad jau rezultātu starpību turpat vien ir. Almas komandas ir līdzās. Jakovičs pats izšķirās par pustālā mētienu. Ingum šoreiz neveiksmīgs mētiens. Un tur Vēkērs vēl cīnījās Harelsons par bumbu, tomēr to saglābt vairs neizdevās. 8 minūtes un 13 sekundes vēl pamatlaikā, ko spēlē, tā kā daudz laika un daudz pavērsienu mūs vēl šodien sagaida. Sirsniņš ilgi spēlē, tomēr centās atspēlēt Magonim. Tomēr ir precīzi centās ar roku vēl nobloķēt, bet ir precīzi un vairs tikai -5 Vēfrīga komandai. Uzreiz arī sāko minūtes pārtraukums, neapvienāts par pēdējo epizodu. Renārs Magoni, viņš met pudeli pa gaisu. Bet skatīsimies vienu no pēdējām epizodēm. Sirsniņš centās iespēlēt Magonim, Krūsts tur labi pacīnījās. Un Pako arī gūs 2 punktus, paskatījās vēl uz aizmuguri. Magonim nekas cits īsti neatliks, pat nebija arī vairs īsti jāvis pārkāpt noteikumus, bija vien jāļauj pretiniekam gūt 2 punktus. Ļoti ātrā laikā viņš sakrāja Renārs Magoni 2 noteikumu pārkāpumus. Bet visvairāk piezīmes
visvairāk piezīmes Jēkabpils komandā Oskaram Virsim. Viņam 4 noteikumi pārkāpumi. Viņam statistika arī 2 punkti un 2 atlikušās bumbas. Atgadījumi vēlreiz nākamā Latvijas mobilā telefona straumas pārraide šīs nedēļas nogalē, kad basketbola klubs Vēnspils savā laukumā uzņems viesus no Valmieras. Valmieriešiem Trilbeta Baltijas basketbola līgā būs jācīnās par bronzas medaļām, jo šodien tika piedzīvots zaudējums pret Tartu Rock vienību. Vēl viena laba darbība vēfiešiem aizsardzībā. Pako Krūs iespēlē tālāk Karelsonam. Karelsons atspēlē tālāk. Un vēl viens precīzs tālmetiens. Vēfiešiem vairs tikai -2 viņiem. Un skatāmies Jēkabpils uzbrukumu. Atvainojos, Larsons, ļoti svarīgs metiens. Un cīņa, bezkompromiss cīņa ir sākusies, dāmas un kungi. Spēles galotnēm varbūt vēl nedaudz jāpagaida, tomēr katrs punkts šajās epizodēs ir ļoti svarīgs. Un šeit neizdodās Karelsonam no ļoti labas pozīcijas trāpīt bumbu grozā. Neapvierināt treneru laukuma malā. Un vēl 3 punktus, skatīsimies, vai tie tiks skaidīti. Netiek skaidīti, rāda tiesnesis. Postiks jūs ekrānos. Vēf viņam noteikuma pārkāpums, Postiks pārkāpuma noteikums, bet tālmetiens skaidīts netiek. +4 paliek Jēkabpils komandai. Renārs Magon atkal nomainīts. Tūts Dučals laukumā. Liela darba apjoma šodien paveicis Renārs Magon. Izturojas arī vietu komandas pamatsastāvā Sirsniņš. Gandrīz pazaudē bumbu, paliek 6 sekundes. Un precīzi Kristaps Mīglnieks. Likās jau pazaudēts ir šī epizode. Un atkārtot treneris Mīglnieks savar savus asistents par to, ka viņi ļoti emocionāli un ļoti pozitīvā ziņā emocionāli reaģē uz veiksmīgajām darbībām. Uzbrukumā. Sirsniņam brīvs tālmetiens un nav precīzs. Un tur pirmais Krūss pēc šīs atlikušās bumbas. Karelsonam metiens arī nav precīzs. Neiet Vēfam pēdējā laikā metieni no tālmetienu līnijas. Kopumā nevarētu teikt, ka tā ir labākā spēle tieši skaļoties no tālmetienu realizācijas procentu Vēfam. Un tur būs pusē ceturtdaļa iespēle Modestam Kumpim. Kumps bija rezultīvākais pirmajā puslaikā ar 11 gūtajiem punktiem. Un nekas cits neatliek kā Mīglniekam pārkāp noteikums jau aizsardzības pusē, lai apturētu vēfiešu ātro uzbrukumu. Jānis Bērziņš un Mārtiņš Meijers nāk laukumā, nomainīt Cīngus Jakovičs un arī Karelsons. 7 punktu pārsvars šobrīd Jēkabpiliešiem. Postiks. Iespēlē tālāk Marikam Meijerim. Māriks Mārtiņam Meijeram. Tālāk jau Krūss metiens arī nebija precīzs. Tur spraiga cīņa par bumbu. Un saskatīts ar noteikumu pārkāpumu. Šeit Modestas Kumpis izspēlnāts. Oskars Virsis, diemžēl, jāizspēlnās noteikumu pārkāpumu. Un tā viņam 5. piezīme un jāatsē laukums priekšlaicīgi. Renārs Magona atgriežās laukumā, varbūt nedaudz ātrāk kā plānots. Jo nekas cits neatliek. Jāiet un jācīnās. Oskars Virsis atstāja laukumu priekšlaicīgi. Vai viņa pilsētnieks no Rūjens Jānis Bērziņš realizē pirmo soda metienu.
samazinot rezultātu starpību līdz jau 5 punktiem. Tieši pusē 4. ceturdaļa, un tas nozīmē, ka galotne jau tūlīt arī sāksies vismaz pamatlaika galotne, jo šī spēle ļoti aizraujoša un nav izslēgts arī papildu laiks. Noteikumi pārkāpums vefiešiem. Redzam treneru Miglnieku. Parāda viņš sistēmu, uzbrukumu plānu, kāds ir jārealizē. Tailers Larsons. Ar bumbu pazaudē. Tailers bumbu boss. Tieks dodās uz grozu zāpak. Un tur noteikumi pārkāpums. Bet nav gūt 2 punktus. Mārtiņš Mejers centās bumbu tiek grozā no augšas un pārkāpja noteikumus pret viņu. Nāc labāk, Mārtiņ met 2 soda metienus. Skatāmies atkārtojumā Dušels aizsardzībā. Izdodas viņam apturēt Mārtiņu Mejeru ar plānoto slamdanu. Pirmais ir precīzs. 4 punktu vairs šķir abas komandas. Un arī otrais līdz vienam tālmetienu attālumam. Vēfieši ir pietuvojušies pēc Mārtiņa Mejera precīzajiem 2 soda metieniem. Jāspēlē uzmanīgi Jēkabpiliešiem. Nedrīkst vairs pazaudēt bumbas, tā kāds ir gadījies iepriekšējās epizodēs. Un Modestas Klumpis laukuma otrā galā atbild ar 2 punktiem, nozīmē grūtas pozīcijas. Kā jau minēja, Jēkabpils nevar lepoties ar augumā gariem basketbolistiem vismaz šīs dienas spēlē, bet Jānis Bērziņš svarīgā brīdī realizē tālmetienu, vairs tikai -2 Vefam. Un Tailers Larsons atkal brīvs Dušels atstāts. Izgriežot šoreiz bumbu, nepaveicās Jēkabpiliešiem un jāstrādā viņiem aizsardzībā. Kruss iespēle tālāk Mārtiņam Mejeram. Kopīgā pūlē Mārtiņš pats īsina. Atlikušos bumbas vairāk kārt pats cīnās un arī noslēdz šo uzbrukumu ar precīzi metienu no groza apakšas. Neizšķirts uz rezultātu tablo pēc ilgāku pārtraukumu, kad Jēkabpilieši šis laik bija vadībā. Noslēgāts fiksēts Jēkabpiliešiem un arī viņiem spēlētāja maiņa. Arī Nels Sirsniņš atgriežās laukumā. Arī Sandis Silovs nomainīts Arturs Dušels. Samainojas viņš šķiet kāja. Arī Kristaps Miglnieks nomainīts. Skatīsimies, kā izvērtīsies spēles galotne. Tālmetiens nav precīzs Krusam. Un Tailers Larsons skatās uz treneri, kas tur jādara šajā uzbrukumā. Neizpratnē nedaudz viņš. Tiek garām ar ātrumu paciet līdz grozas apakšai 2 punkti ar sodu šajā epizodē. Lūkā, dāmas un kungi. Ceturtais pārkāpums spēlētājiem, bet skatāmies atkārtojumā. Tika garām un noteikumu pārkāpums neapmierinās Mareks Mejeris par šo epizodu. Bet 4. piezīme. Tailers Larsons panāk +3 pēc šī precīzā soda metiena. Ingis Jakovičs dodās laukumā, nomainīts Mārtiņš Mejers. Bostiks. Spēlē Jānim Bērznim atkal Bostiks. Pats izskatās, kad spēlēs. Nav precīzs metiens, bumba pie Jēkabpils komandas. Un mierīgi. Treneris Miglnieks rāda, kad jāspēlē šīs epizodes mierīgi. Larsons tāls metiens nav precīzs, cīņa par atlikušo bumbu.
Modestas Kumpis ir ātrākais un veiklākais pēc šīs atlikušās bumbas. Sirsniņš nav precīzi neiet metienu arī Jēkabpiliešiem pēdējās epizodēs. Pēdējās 2 minūtes jau sākušās Jānis Bērziņš. Neprecīzs Jāņa metiens, arī komandas biedrs nav precīzi tiesa. Bumba tomēr pie Jēkabpils vienības. Viņiem plus 3 un minūte 45, ko spēlēt. Skatāmies Reinalds Sirsniņš šobrīd ar bumbu. Pats izšķirās par tālu metienu, nav precīzi arī šoreiz. Neuzsmaida varbūt veiksmi Jēkabpiliešiem. Mejeris atspēlē. Un precīzi Bostigs, panākot izlīdzinājumu 1 minūte un 23 sekundes pamatlaikā, ko spēlēt. Mūs sagaidā izraujoša spēles galotne. Un varbūt arī saldais ēdienas papildu laika izskatā. Sirsniņš cieši pret viņu spēlē. Tagad Mejeris, tā bija jāizšķirās par meitienu, pats Sirsniņš ir tās, kurš izcīnā atlikušo bumbu un Reinalds Sirsniņš 55 sekundes, ko spēlēt pamatlaikā, realizēt tālmetienu. Jācīnās vēfiešiem uzbrukumā šobrīd Krūs. Viņa spēlē tālāk Mārtiņam Mejeram un Mārtiņš ir precīzs. Atvesu Marekam Mejerim un Mareks ir precīzs. Jebkurā gadījumā +1 vēl Jēkabpilī. Lārsons izskatās, pa brīdim izskatās viņš nedaudz apmaldies. Varbūt vēl tās sadarbības līdz galam nav viņam. Uzreiz neuzstar viņš tik ātri, kā varbūt to vajadzētu citreiz. Un noteikuma pārkāpums VF komandā. 18,4 sekundes, ko spēlēt. Bostiks pārkāp noteikums. Un viņam 5. piezīme jāatstāja laukums priekšlaicīgi. VF viņam jādod aizstājies, un tas būs pēc minūtes pārtraukuma, jo Bostikam 5 piezīmes. Ko redzam vēl vienu no pēdējām reizēm, vismaz pamatlaikā VF arī Karsai meitenes 18,4 sekundes līdz pamatlaika beigām 77,78 Jēkabpiliešiem +1 pirms izšķirošajām sekundēm šajā pamatlaikā. Un pie tam bumba arī viņu rīcībā. 5 komandu piezīmes Jēkabpilī, 4 VF komandai. Tas nozīmē, ka abām komandām pēc katra nākamā noteikuma pārkāpuma būs jāizpilda. Pretinieka komandai jāizpilda soda metieni. Sirsniņš pret viņu. Harelsons. Un noteikuma pārkāpums ļoti neapmierināts. Ļoti neapmierināts Jānis Gailīts, nejoši trāpa savam spēlētājiem. Un pēc tam, protams, arī atvainojās. 5 piezīmes saņēmušajiem. Bostikam trāpīja nejauši Jānis, bet, protams, atvainojās un uz sodmetienu līnijas. Precīzi savā pirmajā metienā ir Reinalds Sirsniņš, panākot +2. Otrais metiens nav precīzs, paliek +2 Jēkabpilī un VFam uzbrukums. Pēdējais uzbrukums viņa rīcībā.
Vai mums sagaida papildu laiks, vai VF uzvar, vai Jēkabpilī tomēr izdosies nosargāt savu uzvaru. Skatāmies pēdējās sekundes. Metiens nav precīzs, un Jēkabpils izcīna fantastisku uzvaru, dāmas un kungi. 79-77. Tiešām lieliska spēle, lieliska galotne, un Jēkabpilieši notur savu uzvaru, un fantastiskā cīņā nostabilizējās labāko sešniekā. Savukārt VFam problēmas šobrīd sagādās Valmieras un Vēncpils komandas, kas turpat jau bija uz papēžiem, un izskatās, ka arī A50% VF komanda. Bet pēc mirklīša arī intervija ar kādu no uzvarētāju komandas basketbolistiem. Izmanto Mogo auto līzinga pakalpojumus vairāk kā 200 auto tirdzniecības vietās visā Latvijā. Mēs sniegsim aizdevumu līdz 90% apmērā no izvēlētā auto vērtības. Auto saņemsi vienas dienas laikā. Mogo auto līzings tiem, kas virzās uz priekšu. Darīts no sirds par godu mūsu 150 gadu jubilejai. Aldaris 1865. Nu, ko Renāra apsveicu, lielisks spēle, lielisks emocijas un uzvara pašā spēles galotnē nosargāt par VF Rīga komandu. Kādas emocijas? Paldies par vēlējumiem. Protams, labas emocijas. Tīrākā komanda uzvara, tīrākā rakstura spēle. Noslēdzām pretnieku komandas apakšu. Protams, viņa apakša ir diezgan spēcīga, bet emocijas fantastiskas. Esam uzvarējuši šajā turnīrā visas komandas, kas ir arī mūsu tāds viens no mērķiem. Esam parījuši, ka mēs varam spēlēt pret jebkuru pretinieku un fantastiskas emocijas. Kuras varbūt bija tās lietas, kurām izdevās pārspēt pretinieku? Tieši tāds komandas darbs, tas rakstura cīņa un tas, ka mēs noslēdzām groza apakšu. Viņi neguva daudz punktus no groza apakšas, kas viņu lielākais spēks un, protams, auguma pārsvars. Mēs mazi puiši apmēram izstījāmies viņu vīru pārsvaru. Un jā, noslēdzām groza apakšu, viņi no tālas distances netrāpīja, kā viņi droši vien gribēja, un tas tāds lielākais mūsu uzsvars, ko mēs darījām. Tev pašam pieklibāja vairāk kārt arī plecs vai augšaļa traumēt. Klubdams, kristams cīnījies un aizrīja vienu no savām veiksmīgākajām spēlēm šajā sezonā, veiksmīgāko Jēkabpils komandā. Kā raksturot savu sniegumu? Nu, iekrita tie metieni, kas man bija jāiemet, un jā, tas arī tieši komandas darbs. Izkārtota metieni, protams, arī neliela veiksme un pareizā vietā, pareizā laikā atliek tikai iemest. Kādi nākamie komandas uzdevumi? Izcīnīties līdz playoffiem un cīnīties par augstām vietām. Ok, skrien pie komandas un izbauda šo uzvaru. Paldies. Tas bija Renārs Magonis, cienījamie skatītāji, aizraujoša spēle un tiešām fantastiska basketbola kluba Jēkabpils uzvara pār VF Rīga vienību. Tiekamies jau kādā no nākamajām straumas tiešraidēm, Latvijas mobilā telefona straumas tiešraidēm, un nākamā būs šīs nedēļas nogalē, kad basketbola klubs Vēncpils uzņems viesus no Valmieras basketbola klubu Valmiera Ordo.